Tas nozīmē, ka valsts neusticās, ka tiešām tā sieva, kurai pār 80 gadiem, nepalīdzēs savam tiešām uz nāves slimajam vīram, bet mēģinās apkrāpt valsti, lai iegūtu 90 eiro. Tiešām mēs tā domājam. Bet 10 miljoni mums sanāk vienam štruntu papīram. Tagad es sācu uzdot jautājumus atbildīgajiem ministriem. Viņi pat īsti jau neatcerās, kāpēc es par šo prasu. Nevis tur, nezinu, draugiem, kaimiņiem, tur paziņām, vienkārši tur burkšķam, cik viss ir slikti, vai tur vēl jau vairāk sociālos tīklos un tam līdzīgi. To var darīt un varbūt vajag, bet atrodam tās 5 minūtes, uzrakstām to priekšlikumu, atsūtām. Es gribētu panākt tā, ka pēc 3 gadiem to mūsu grupa var ar drošu sirdsapziņu likvidēt nost. Mēs zinām, ka lietas pašas iet uz priekšu. Birokratija. Vārds, kas daudziem asociējas ar bezgalīgām veidlapām, rindām un neizprotamiem noteikumiem. Bet ko tas patiesībā nozīmē mūsu ikdienā, ģimenēs un uzņēmējdarbībā? Šodien saruna par to, kāpēc birokrātijas mazināšana kļūst par vienu no aktuālākajiem jautājumiem Latvijā un kā sabiedrība pat var iesaistīties pārmaiņu veidošanā. Mans sarunu biedrs ir Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes padomnieks un birokrātijas atmešanas grupas vadītājs. Savukārt es esmu Inga Akmentiņa Smildziņa, Latvijas vecāku organizācijas vadītāja, kā arī birokrātijas atmešanas grupas locekle. Saruna notiek Latvijas vecāku organizācijas studijā. Tad birokrātijas tēma ir aktuāla. Ļoti aktuāli šobrīd gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Daudz par to runā, par birokrātijas mazināšanu. Kā teikt, kāpēc tagad tā ir kļuvusi tik aktuāla? Vispirms man jāsaka, ka pavisam nesen mēs Tirdzniecības Rūpniecības kamera pasūtījām SKDS mērījumus un tur uzņēmējiem prasījām, kas ir tās tēmas, kas ir ļoti aktuāls. Un pēdējais mērījums bija 92% no uzņēmējiem pateica, ka tā ir ļoti aktuāla lieta. Tas tiešām daudz. Es domāju, ka tur ir vairāk faktori. Tā patiešām ir problēma. Tā nav izdomāta problēma, tā ir reāla problēma, kas attiecas uz mūsu organizāciju Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru. Tad jāsaka, mēs apmēram 3 gadus atpakaļ paši nodefinējām, ka nevar visu laukumu mēģināt sakārtot un vajadzēja nodefinēt prioritātes. Un tad mēs nodefinējām, ka mums ir jādara viss, lai birokrātija tajā politiskajā un sabiedriskajā kārtībā būtu viena no top lietām. Un mēs to diezgan mērķiecīgi darījām. Jebkurā komunikācijā mēs sakām, birokrātija ir problēma. Un šodien mēs redzam, ir grupas un darbi un sokā, par to mēs droši vien parunāsim. Bet katrā ziņā mēs tur pielikām arī savu plecu. Bet ņemot vērā arī, ka mēs esam paralēli dažādās no Eiropas struktūrās, mēs esam Eurochambers kā organizācijā, kur mēs redzam, dzirdam, ko runā citu Eiropas valstu uzņēmēji. Tur nevar atrast tādu valstu, kur saka, mums viss tur kārtībā, viss regulējums. Tā patiešām ir problēma, tā nav izdomāta problēma. Bet bez birokrātijas galīgi jau arī nevar. Kur ir tā? Ko var uzskatīt par to lieko birokrātiju? Principā, ja precīzi mēs sakam, ir pareizi to vaicā, ir jācīnās vai jāmazina tas pārmērīgā birokrātija. Jo skaidrs, ja mēs sakam, katrs regulējums, katra prasība ir kaut kāds sloks, bet vienmēr ir vienkārši jāspēj izsvērt, vai tas sloks ir samērīgs. Piemēram, sloks ir arī prasība katrā telpā ielikt dūmu detektoru. Ja? Bet tas ir jādara, lai mēs glābtu cilvēku dzīvības, un līdz ar to tas ir loģiski. Bet, diemžēl, ļoti daudzās vietās mums ir neloģiskas tās prasības, un te es varbūt piemēru, tā lai labāk izskaidrot piemēru pēc. Un arī tā ir viena no tām birokrātijas grupas labajām lietiņām, ko mēs esam paguvuši izdarīt. Piemēru pēc vēl līdz šim bija tā, ka ja es mājās uzceļu šķūnīti vai siltumnīcu, tad man tur atkal vajag kaut kādas atļaujas un tur reģistrēt zemes grāmatās un skaņot un darboties. Bet ja mēs panalizējam, tad tajā vienā svara kausā vai ir vispār kaut kāda sabiedriska bīstamība, kad es tur sabūvēju, pilnu dārzu ar siltumnīcām. Man vienkārši patīk siltumnīcas ar šķūnīšu un es vienkārši bliežu augšā. Kas tieši ir tā problēma? Kāpēc tur valstī vai pašvaldībai jānāk talkā? Īsti jau nav. Kam tieši ir problēma ar to manu siltumnīcu? Nevienam. Līdz ar to arī tur nav vajadzīgs atsvarā tas regulējums. Cits piemērs.
ja mēs būvējam tiltu pāri Daugavu, dabiski, ka tur brauks mašīnas, brauks cilvēki, liela satiksme, tur jābūt pārliecībai, ka tas tilts ir drošs un nekas tur nesabruks. Līdz ar to tur dabiski ir vairāk prasības, dažādas pārbaudas, lai tā drošība būtu, lai to risku novadītu. Bet mums, diemžēl, mēs nevienmēr padomājam, vai mums vispār ir tie riski, un ja ir, vai mums tai svara kausā mēs neesam otrā salikuši pārāk daudz tos risku vadības rīkus. Bet, nē, es domāju, atkarībā par tām siltumnīcām, kur atrodas tavs zemes gabals, ja tu esi īpaši aizsargātā ainaviskā teritorijā vai kaut kur pie jūras, tad varbūt, bet... Jā, es šo zinu, tur kā reizi birokrātija par to, ka tu sāc savu būvniecību un tev papildus vajag ainavu arhitekta atzinumu, kas atkal ir mēneši, kamēr viņš viņu taisa, mēneši, kamēr tu to saskaņo. Bet tur arī, redz, ir tur arhitekti, arī tā teikt, viņi pieliek savu roku, diemžēl arī tā birokrātijas radīšanai, es teiktu, bet... piemēram, ir standarts kaut kāds privāta māja rajons, kur mājas ir viss, kā jau ierasts tādā pelēkos toņos, tādos tur bešīgi un brūnganos toņos un tā. Un tagad, un man arī, teiksim, ir tur pelēkā tonī, un man ir jāraksta tur pamatojums, kā viņš iedarēsies kopējā tajā. Ko tieši tur rakstīt? Ja tur rozā varbūt, tad ir jautājums. Bet arī, tas ir, labi. Bet ir temats, vai ne? Ir, protams. Bet, redz, tur tie temati īpaši būvniecības jomā ir tik daudz un tādi, arī tik sarežģīti, ka tad, kad pagājušajā gadā es pievienojos šai birokrātijas mazināšanas darba grupai, man bija beigais tāds entuziasms un likās, un es redzēju, tur var iet uz priekšu. Tad, lūk, šajā gadā es mazliet jau tā, tiešām man tā ticība, es godīgi bišķi tā kā saplaka. Un tagad jau atkal ir tā kā atgriezusies. Kāda ir tā tava sajūta? Jo ir bijuši vairāk punktu, mēs arī esam ar tevi runājuši, es domāju, pašai jāuzraksta. Bet es pat tā kā nezinu, no kura gala pie tā ķerties klāt, jo tik tas ir samudžināts, tas birokrātijas tā, aparāts. Tas pasažieris nav vienkārši, protams. Es teiktu tā, ka man katrā ziņā noderētu, un arī visai mūsu grupai noteikti noderētu, ka ik viens, un tas arī tas, ko es gribu aicināt tiem, kas skatās šo ierakstu, ja jūs redzat kādu neiedzību, lieku papīru, lieku soli, lieku skaņošanu, jebko, mājaslapā ir speciāli maza anketiņa, kāda ir priekšlikuma būtība, ko vajag pamainīt. Dažreiz saka mājaslapas nosaukums. Jā, mājaslapas nosaukums ir atmetam birokrātija.lv. Tātad tur ir, ieejot iekšā, var redzēt pašā sākumā, ir iespēja uzrakstīt, un tur ir, protams, papildus izvēle, kas ļoti palīdzētu, proti, ja gadījumā tu zini, kurš tur likums ir jāpagroza vai kur tur noteikumi vai tam līdzīgi, tad, protams, ka tas palīdz, ja tas ir pierakstīts klāt. Bet pat, ja priekšlikums ir ļoti konceptuāls, arī tas palīdz. Mēs jau tad, kā teikt, pavērtēsim un sapratīsim, kas tur ir jāgroza, kas nav jāgroza. Tā kā, jo viņš ir precīzāks, jo ir vieglāk ar viņu strādāt, bet arī tas nekas, ja tu nezini, kur tur likumi vai noteikumi jāgroza. Tātad ikvienam ir iespēja iesūtīt savu priekšlikumu, un viņš var justies pārliecināts, ka kāds to izlasīs, kāds to redzēs. Ļoti tieši ir tā, ka visi priekšlikumi, kuri mājaslapā tiek ierakstīti vai kuri tiek atsūtīti uz e-pastu vai tam līdzīgi, es personīgi katru priekšlikumu izlasu. Un tad jau es mēģinu saprast, ko ar to darīt tālāk. Ja? Protams, mēs saņemam diezgan daudz arī tādus, neizmantojumus priekšlikumus, kas vai nav tajā birokrātijas tēmā, pa citām tēmām, vai tik ļoti vispārīgus, ka tur grūti strādāt, bet ir, paldies, ļoti daudz un tādi labi tiešām priekšlikumi, ar kuriem mēs strādājam tālāk. Uz šodienu, mājaslapa ir tagad februārī palaista, ir kaut kur jau pār 70 dažādiem priekšlikumiem iesniegt, un ļoti labi to vidū. Ir kādi, ko tu vari ilustratīvi minēt,
varbūt tie netiks virzīti tālāk, varbūt vēlāk tiks virzīti tālāk. Bet tādam ilustratīvam ieskatam, kas ir tās tēmas, tie lauki, uz kuriem katrs iedzīvotājs var skatīties. Zinu, piemēram, veselības jomā mums pašiem ir kā vecāka organizācija teikšu, es esmu invalīds un man invaliditāte nekad netiks izlabota, un man ir jāpierāda ar vienu savu invaliditāti, lai saņemtu vai, to un to atbalstu. Tā ir lieka birokrātija, un paldies Dievam, tur kaut kas tajā virzienā kustās uz priekšu. Kas ir tās, ko tu vari teikt, kur skatīties? Mums nāk mājaslapā iekšā ļoti plašs spektrs priekšlikumiem. Tur ir ļoti daudz, bet tas, kas man priecē, ka tur ir tādas ļoti konkrētas, ļoti praktiskas lietiņas un pieminēja invaliditāti. Piemēram, viens no priekšlikumiem, kas tika iesūtīts un kas ir, manuprāt, ļoti precīzs, un mēs ar viņu jau šobrīd strādājam, tad ir regulējums, kas paredz zināmu atbalstu invalīdu asistentiem. Ja? Un tur ir iespēja, ka to atbalstu saņem arī ģimenes locekļi. Un, cik es saprotu, tās arī ir tādas reālas un esošas situācijas. Un kā man priekšlikumā bija rakstīts, ka kāds iesniedzējs bija uzrakstījis, ka viņam tēvs ir smagi slims un tur kaut kādas onkoloģiskas saslimšanas, vajag asistentu. Un savukārt sieva, kurai arī pašai ir pār 80 gadiem, ir tas asistents, un tad tur mēnesī viņa saņem laikam 95 eiro vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Bet tas, ko laikam tas dēls bija uzrakstījis tajā priekšlikumā, viņš saka, kāpēc ir vajadzīgs, ka tie viņa vecāki tur taisa kaut kādas pieņemšanas, nodošanas aktus, iesniedz, taisa kaut kādas darbu tabeles, ko tur 30 stundu garumā tur tā sieva ir palīdzējusi vīram. Tiešām to vajag visu. Ja? Tas nozīmē, ka valsts neusticās, ka tiešām tā sieva, kurai pār 80 gadiem, nepalīdzēs savam tiešām uz nāves slimajam vīram, bet mēģinās apkrāpt valstu, lai iegūtu 90 eiro. Tiešām mēs tā domājam. Ļoti konkrēta lieta, un, protams, mēs viņu liekam uz galda, un es ceru, mums arī izdosies atrisināt. Ja? Bet tāda tipa lieta mums tiešām nāk un pietiekam daudz un dažādi. Jā, šis ļoti labs ilustratīvs piemērs. Ir kādi labi piemēri, par kuru tev pašam prieks, kas jau ir vai nu jau apstiprināti vai jau ieviesušies? Es teiktu, ka lielākie panākumi ir visi, kas ir saistīti ar būvniecības jautājumiem, gan ļoti novienkāršots viss regulējums attiecībā uz tā saucamiem mazākām, tie paši pieminētie šķūnīši, siltumnīcas un tam līdzīgi, ja viņi nav īpaši aizsargājumā teritorijā, principā tur būvējam, jaucam nost un daram, ko gribam, un tur valstī tiešām nav ar to jānodarbojās un pašvaldībai. Tas jau ir izdarīts un tas ir reāli. Būvniecības process kopumā ir ļoti novienkāršots. Tagad janvārī stājās spēkā diezgan nopietni grozījumi būvniecības likumā, kas palētina vienkārši šo administratīvo ņemšanos ar dažādu ēku būvniecību, pie kam tas attiecās gan uz privātu personām, privātu māju būvniecībā, jebkāda celtņu būvniecībā, gan arī uz biznesa sadaļu. Tur tie uzlabojumi, es teiktu, vismaz pēdējie novērtējumi bija 136 miljoni ir tas administratīvā sloga ietaupījums, pie kam tas vēl nav viss sarēķinātais. Ja? Tā kā tas ir realizēts un tas ir liels panākums. Mums birokrātija būvniecībā bija viena no lielākajām problēmām. Es tieši jautāju par izmaksām. Tas ir tas, ko arī man ik laikam jautā tādās sarunās. Kā to vispār var sarēķināt? Var sarēķināt, un mēs to rēķinam. Tur atkal reklamēt mājaslapu. Ja? Mēs esam novilkuši tādu robežšķirtni starp pagātni un nākotni. Ja? Proti, pagājušā gada 1. decembris ir tā robeža atzīme, no kuras mēs sākam uzskaitīt un rēķināt katram valdības lēmumam, to ietekmi, vai viņš palielina slogu vai samazina. Un kāda veidojās tā kopējā bilance gan valdībai kopumā, gan katrai ministrijai. Līdz ar to mājaslapā var pasakot līdz kurām ministrijām tur kā iet, ja? Un kā valdībai kopumā iet. Kā var sarēķināt? Bija jautājums. Tā ir diezgan pasena metodoloģija, nemaldos, no Nīderlandes nākusi. Viņa ir apstiprinājusi OECD, un viņš ir ieviests arī Latvijā. Un tas modelis, tā vienkāršiem vārdiem izsakoties, ir ļoti vienkārši. Proti, ja mēs kaut kādu papīru slogu mēģināt sarēķināt, ja? Paņemam vienu piemēru, varam tad paņemt kalkulātoru. Ja?
Tātad, ja piemēram katrai sijai ir jāiesniedz reizi mēnesī kaut kāds pārskats, pieņemsim valsts ieņēmuma dienestā, un tas paņem pusstundu laika. Tāda situācija. Mums pat liekas, ka tas nav pārāk liels sloks. Kas tur pusstundu, tur kaut kādu veidlapu aizpildīt un tam līdzīgi. Bet pārēķinam. Tad arī varēs redzēt, kā to sloku aprēķināt. Tad paņemam 0,5, kas ir pusstunda. Tad mēs, tā kā jāsniedz katru mēnesi, tad mums jāsrēķina, cik gadu ietvaros tas ir. Tad reizinām ar 12 mēnešiem, tad reiz 12. Tad mums jāpadomā, cik izmaksā stunda tādam cilvēkam, kurš to var aprēķināt. Ja? Es nezinu, tādu veidlapu, cik mēs varam ņemt. Mēs tagad neaprēķinām, bet piemēram pēc, kā tev šķiet, cik varētu stundas likumi likt tādam cilvēkam? Oficiālās Latvijā ļoti zemes. Bet, kaut ko ilustratīvi vienkārši kaut vai 25 eiro. 25 eiro. Paņemam 25 eiro. Tad 25 eiro. Un tad beidzamais, kas mums jāsaprot, cik tad ir tās sijas, kurām tas jādara. Ja? Cik ir tās, tad galvas arī nepateikšu. Man liekas, gada pārskats sniedz kādas 60 vai 70 tūkstoši. Pieņemsim, ciparu būtu jāpārbauda, bet ap to ilustratīvi. Sareizinām ar 70 tūkstošiem, spiežam ir 10,5 miljonu. Wow. Pirmkārt, nebija ļoti sarežģīti sarēķināt. Mums vienkārši jāpārbauda precīzi tie dati, mēs no vēdera tur kaut ko vilkām. Ja? Bet 10 miljoni mums sanāk vienam štruntu papīram. Ja? Un, kad mēs tādās kategorijās vispār sākam uz lietām skatīties, tad īstenībā bieži vien arī... Paņemam citu piemēru. Bija pagājušā gadā arī tāds strīds un politisks jautājums bija... Un par to, kam vajadzētu pie precēm pielikt tās valsts karodziņas, kādā tā preces tur ražot, ja? Lai redzētu izcelsmi. Jo patiešām ir tā, ka bieži vien, ka iet veiklā, un tur vajag milzīgi biezas brilles, lai atrastu, kur tur ir tā izcelsme. Forša lieta. Ja? Man arī patiktos, es vispār esmu vietējās produkcijas fans un tā teikt, Latvijas labumu, tā zīmola savā veidā krustāvs. Un vienmēr veiklos ejot, skatos, ko tik var vietējo. Ja? Man arī patīk, bet mēģinām saprast, ko tas maksā. Ja? Tad forša lieta, mēs varam uzskatām redzēt to izcelsmi. Bet, ja mēs paņemtu tagad kalkulātoru, mēs šo nerēķināsim droši, bet mēs paņemtu kalkulātoru un sarēķinātu, cik maksā katram tirgotājam, veikalams daudz, katrai precei noskaidrot, kur šitas ir ražots. Ja? Tas būs vesels piedzīvojums. Tā kā tas bieži vien ir diezgan sarežģīti, precīzi, jo, ja kļūdi, tad ir vēl sots. Ja? Tad katrai precei noskaidrot to izcelsmi. Tas ir viens. Otrs, ja mums kaut kādā veidā pie katras cenu zīmes ir jāpieliek tas karodziņš vai jāuzraksta, ja? Tas maksā naudu. Un, ja mēs esam kādreiz bijuši veiklā, tad mēs redzam, cik tās preces tur stāv un cik mēs varam iztēloties, cik veikali pa visu Latviju, un ka pie katras ir jāpieliek aktuālais. Fiziski ar rokām jāpieliek. Jā. Tas ir kāds to dara. Tas jau nav tā, ka likumdevējs pieņem lēmumu. Es tagad, protams, no vēdera runāju, bet es teiktu, ka tā prasība pielikt tur karodziņu vai izcelsmi, es teiktu, ka viņas izmaksas kāds 100 miljoni varētu būt. Es no vēdera runāju, bet tā kā 10 miljoni pilnīgi noteikti. Bet, ja mums būtu tā, ka mēs būtu tajā brīdī parēķinājuši, kāda precīzi tā summa sanāk, un tagad noliekam uz galda jau tā kā tādam lēmumam, ka mums ir vienā kausā mēs redzam, ka būtu labi, ka varētu katram produktam redzēt to izcelsmi. Un otrā svara kausā mēs ieliekam, ka tas nozīmē, ka kopumā mums pārtiks preces veikalos paliks par 100 miljoniem dārgāks, jo ko darīs tirgotājs? Viņš jau vienkārši piecenos. Ja? Tas nozīmē, ka dēļ šīs foršās lietas mēs visi tur pa desu maksāsim bišķi vairāk. Un tad jau jāsāk domāt, vai forši to darīt? Es nezinu. Ja? Bet tā kā mēs neesam ieraduši vispār tās izmaksas pavērtēt, mums iet kā iet. Ja? Tā kā sarēķināt nav pārāk sarežģīti. Tā problēma ir tā, ka mēs vienkārši nerēķinām un to vispār neievērtējam, pieņemot lēmumus ne parlamentu. Valdībā tagad mēs rēķinām. Konfekts no Latvijas.
Forši. Tur var pastīdēt. Tas ir skrīveru salda, tā kā ir. Jā, Droši, ļoti labi. Skrīveri, jā. Zinājām, ar ko tev sagaidīt. Pie kam tādas, es teiktu, tādas skrīveri ir vispār tāds tīrais Latvijas, jo tur vēl arī valsts kapitāls, ja? Nevis valsts, bet vietējais kapitāls, ja? Skrīveri un dimdiņi, tie ir tādi ritīgi vietēji uzņēmēji, super malači. Nē, tieši tā. Bet, jā, paldies tev par to ilustratīvo piemēru, jo bieži vien jau īpaši sociālos tīklos tu dzirdi par visu kaut ko kliedzamu, ka varētu to izdarīt, vēl to tur uzlikt. Bet kad cilvēks tā nav ieradzis, kā tu saki, domāt, tā kā pareiķināt, ko tas izmaksā un kādu tas it kā foršā lieta, it kā visi tur varbūt par kaut ko kliedz, bet kā tas ietekmē tās izmaksas. Pie kam arī tas paradoks sanāk, ka it kā deputāti arī grib palīdzēt labu cilvēkiem, un es arī priecājos, ko var labāk redzēt. Bet ja man uzdot jautājumu, un es arī gribētu, ko var labāk redzēt, bet ja man uzdod jautājumu, vai es esmu gatavs maksāt vairāk par pārtikas precēm par šo labumu, es teiktu, labāk tā cena man vairāk interesē nekā tas tā burtu lielums. Ja? Tā kā, un beigās jau, jā. Jā, tas ir tas, kas laikam ir tas aicinājums iedzīvotājiem. Mēs jau kopā to savu vidi un Latviju veidojam. Ļoti praktiska lieta domāt par birokrātijas mazināšanu. Arī ikdienas. Nevis tur tagad kāda grupa domās vai kāda ministra domās. To nevar arī, man tā teikt, tā grupa jau, un es tāpat. Mēs jau nevaram, tās tie tūkstošiem ir tās mazās visādas birokrātiskās problēmas, un viņas jau ikdienā viss kaut kur ir, un vienīgais veids, kā viņas sarisināt, ir tiešām, ka katrs bišķi to roku pieliek, ja? Mēs fiziski ir visa grupa, un es viens vēl jau vairāk, mēs jau nevaram ieiet iekšā katrā nozarē, katrā niansē un saprast. Bet taisnība tāpēc, īstenībā, labi, ka tu aizsāki, principā es mazliet varbūt pacelšu to diskusiju tādā plašākā mērogā. Proti, šī ir milzīga iespēja, un kā mēs vispār varam visi kopumā dzīvot ritīgi labāk. Jo ja mums izdotos panākt tiešām to mūsu vīziju, kas mums ir birokrātijas mazināšanas grupai, panākt, ka Latvijas administratīvais sloks ir zemākais Baltijā, tad mēs varēsim investīcijas šeit dabūt pa kārtu vairāk, tad mēs varēsim dabūt daudz lielāku ekonomikas ātrumu, līdz ar to nodokļu ieņēmums daudz vairāk. Mēs mazināsim līdz ar to ēnu ekonomiku korupciju, jo katra sarežģītā procedūra uzreiz ir cēlonis faktiski kaut kādām korupcijas darbībām un tam līdzīgi. Mēs entos zaķus nošājam uzreiz. Un patiesībā tas nemaz nav tik nenormāli sarežģīti. Ja ir priekšlikumi, ja ir tā griba to izdarīt, mēs principā to varam. Un līdz ar to mēs varam daudz straujāk, tādā jau pat makro līmenī, jūtamā līmenī, uzlabot Latvijas iedzīvotāju labklājību. Un šeit savukārt ir visas iespējas, nevis tur, tā kā tu saki, tur kāda grupa kaut ko darīs. Tā grupa viena pati neko neizdarīs. Vienkārši tas, uz ko es tiešām aicinu, ja mēs saskaramies ar kādu problēmu, tad nevis tur, draugiem, kaimiņiem, tur paziņām, vienkārši tur burkšķam, cik viss ir slikti, vai tur vēl jau vairāk sociālos tīklos un tam līdzīgi. To var darīt un varbūt vajag, bet atrodam tās 5 minūtes, uzrakstam to priekšlikumu, atsūtam. Ja jums tā ir problēma, tad iespējams tā problēma ir vēl daudziem. Ja? Un savukārt, ja grupā ir jāstaigā un jāmeklē, kur vēl ir kāda problēma, tad jau varbūt ir, jā. Tā kā nākat palīgā. Jā. Atmetam birokrātiju LV. To var rakstīt sociālajos tīklos. Ja kāds sāk sūdzēties, tad uzreiz linku uz mājaslapu, ka rekuņem un šeit raksti, es tā redzu, ka tas ir tāds domāšanas maiņa, tas saucamais mindsets, kas jārada gan sabiedrībai, gan ministrijās, gan ierēģiem, ka arī viņi var nākt proaktīvi un teikt, hei, bet šis ir lieki. Mēs to daram 10 gadiem, bet šis ir lieki. Jā. Īstenībā tā arī mēs tagad no tām diskusijām arī redz, ka bieži vien ir tāda, ka ideja parādās, ko mazināt, un tagad tu sāc uzdot jautājumus atbildīgajiem ministriem. Viņi pat īsti jau neatceras, kāpēc es par šo prasu.
Ir pa brīžam jāpārvērtē. Ja? Un tas ir tas mērķis. Es tās grupas mērķi, kāpēc es tur arī esmu. Tas uzdevums ir veidot sabiedrības domu un iekustināt, sākt runāt un darīt. Un ka esi tu, kas iet un visu laiku seko, ko jūs esat samazinājuši. Tā ministrija. Un tad tam ir tā nozīme. Un tālāk ir jau pašai tai lielai mašīnai jākustās uz priekšu. Es lielā mērā dzenu to vilni, jo skaidrs, ka tie lielie darītāji dienas beigās ir jau tās pašas ministrijas, un ir tā kā ar končām un pātadziņu ir kaut kā jāpanāk tās lietas iet uz priekšu. Minēja, ka būvniecības lietā ir daudz, faktiski saprotu, ka lielas lietas sakārtotas, jau stājušās arī spēkā. Kas ir vēl tās, vai viena vai vairākas nozares, kur tu redzi, kur ir kapitāli jāpieķeras klāt, un ka tur mums šobrīd ir problēmas? Es varbūt sākšu tomēr vēl aizvien ar to būvniecību, jo tā ir tāda svaiga lieta, ko mēs tikko arī dabūjām politisko akceptu, kas vēl ir, es teiktu, beidzamā lielā lieta būvniecībā, proti aizsākt šo te nulles ciklā būvniecību, kas nozīmē, ka ja teiksim, ir saskaņota tā kopējā celtne, ka man tur būs, māja, privāta māja, vai man tur būs veikals, tad iet pa solīšiem. Proti, es saskaņoju to kopējo apjomu, ka man tur būs veikals. Ja man ir saskaņoti pamati, piemēram, es sāku būvēt pamatus, un tālākās fāzes tur iekštāvu visas tās lietas, es vienkārši projektēju un skaņoju paralēli. Tādā veidā mēs ietaupīsim vēl tādiem lielākiem objektiem 4-5 mēnešus arī privātu mājām, jo šobrīd ir tā, tev ir jāsaskaņo no A līdz Z pilnīgi viss, un tikai tad tu vari dur to lāpstu zemē. Ja? Tā ir vēl viena lieta, ko mums šogad vajadzētu izdarīt, un tad gan ar būvniecību mēs būtu, es domāju, tikuši tā teikt, diezgan lielā mērā jau kārtībā. Manuprāt, ir milzīgs apjoms visa kā, kas ir saistīts ar dažādu līmeņu izglītības jomām. Es domāju, tas ir viens fails, arī tagad redz, ka man sāk nākt priekšlikumi no tās jomas, un kā viens uzņēmējs vienā diskusijā teica, viņš ir gan uzņēmējs, gan vienlaiks arī sporta skolotājs. Viņš saka, ka tām biznesa birokrātijām es vēl kaut kā tieku galā, viņš saka, bet tas, kas man tur kā skolotājiem, viņš saka, tas ir vispār kaut kāds ārprāts. Ja? Tā kā, tur noteikti ir daudz. Manuprāt, vismaz iepriekš bija signāli, ka ļoti sarežģīts ir viss dažādi Eiropas fondu administrēšanas, dažādi projektu dokumentācijas. Tā noteikti ir sadaļa. Manuprāt, ir daudz vēl ko darīt. Tāpat arī dažādi sociālo atbalstu jomā. Bet paralēli mums īstenībā šobrīd notiek arī tāds, tiek veikta aptauja iedzīvotājiem. Un tur mēs prasām arī, tur ir gan tie standarti lielie jautājumi, cik vispār kā jūs vērtējat birokrātiskā sloga to lielumu un tā, bet tur arī tie vaļējie jautājumi, kurās jomās jūsuprāt ir vistrakāk. Un patiesībā, lai nav tā, ka mēs tur darbojamies un tā kā pēc manām sajūtām, kā man šķiet, ja, tad es domāju, ka tikko būs tie aptauju dati, mēs redzēsim ļoti precīzi, kas ir tās jomas, kas pēc iedzīvotāja ieskata ir tādas trakākās. Es noslēdzoši tā jautāšu, ja tu varētu nosaukt kādas 2-3 konkrētas lietas, kur tu gribētu, lai tuvākajā laikā tiktu sakārtotas, kuras tādas būtu? Cik ir tuvākais laiks? Tad Šogad, piemēram. Šogad. Man gribētos arī tikt klāt līdz tām lielākām lietām, ja, bet es gribētu, ka mēs to nulles ciklu būvniecībā pagūstam šogad. Es domāju, tas ir reāli. Tas nav vienkārši, bet es domāju, to mēs varam iespēt vēl līdz esošā parlamenta ietvaros. Un tad no tādām lielākām lietām es gribētu, ka mēs vismaz politiski, tā ir varbūt atsevišķa pat saruna, lai politiski mēs tiekam vai nu līdz pirmam lasījumam, vai vismaz līdz politiskam lēmumam, ka tas ir jādara. Diezgan būtiski reformēt tās valsts institūcijas, kuras ir uz pakalpojumu orientāciju. Proti, par ko es runāju?
Tātad, lai cik mēs aktīvi strādātu un iedzīvotāji sūtītu dažādas priekšlikumus, un mēs tur cīnītos un darbotos, mēs vienalga visu to laukumu neaptversim. Vienīgā iespēja, kā to birokrātisko slogu mēs varam fundamentāli nomazināt, ir radīt tādu ietvaru, gan juridisko ietvaru, gan tādu motivāciju, lai iestādes pašas ir motivētas, drīkst un prot to slogu pašas samazināt, ka viņiem nevajag tādu. Principā es gribētu panākt tā, ka pēc 3 gadiem to mūsu grupa var ar drošu sirdsapziņu likvidēt nost. Mēs zinām, ka lietas pašas iet uz priekšu. Tāds ir mērķis vismaz. Ja? Un, lai to panāktu, ir vajadzīgi diezgan būtiski grozījumi tajā regulējumā, kāds šobrīd ir valsts un pašvaldību iestādēm. Un šajā sakarā es gribētu tikt vismaz līdz politiskam lēmumam ar jaunu publisko aģentūru tādu regulējumu. Ja to izdosies izdarīt, tad tas, ko tas nozīmēs? Tas nozīmēs, ka tās valsts un pašvaldību iestādes, kuras šobrīd lielā mērā ir tās sloga radītājas, beidzot viņām būs pamats pašām to savu saimniecību sakārtot, līdzīgi patiesībā, kā to šobrīd ir izdarījusi CSDD. Ja? Tur jau tur ir viņiem citi pārmetumi, ka tur ir kaut kas pa dārgu vai tam līdzīgi, bet no tāda birokrātijas viedokļa elegants tas pakalpojums. Ja? Un viņi to ir izdarījuši bez mūsu, tā teikt, piedalīšanās, viņi paši to ir izdarījuši, tāpēc, ka viņiem ir īpaši tas šobrīd juridiskais status. Ja? Tā kā šīs būtu, es teiktu, tā būtu tāda lielā lieta. Gan status, gan arī sajūtu no iekšienes to vajadzību, ka tas ir jāmazina, tas ir pašiem sadārdzina, pašiem grūti un visi ir ieguvēji. Tā būs man garāka saruna, lai mēģinātu tā vienkāršiem vārdiem izstāstīt, kas tur ir tās esošās problēmas un kā viņas varētu parisināt, bet tā vienkāršiem vārdiem ir jāpanāk, ka tas, ka pašas iestādes grib to darīt. Kamēr mēs no malas spiedīsim kaut ko tur labot, tas būs vienmēr grūti. Bet tas ir kā jebkurā gadījumā. Tāpēc arī mums īstenībā tas nosaukums ir atmetam birokrātiju. Tas ir apzināti vārdu izvēle. Nevis mēs apkarojam, bet mēs gribam, lai birokrātija atmet. Ja? Tas ir kā kaitīgo ieradumu. Un attiecīgi, ja mums izdosies panākt tādu regulējumu, ka būs tā motivācija atmest pašiem, tad arī būs rezultāts. Ilgtermiņā, precīzi. Ja mums tas neizdosies, no malas mēs tur varēsim bārties, ka jums tur pat raka kaut kas, bet tas nebūs efektīvi. Paldies par sarunu. Paldies, ka uzaicināji, un rakstat man priekšlikumus.